Sveicināti! Klāt gada nogale un laiks atskatīties uz 2023. gadu, kas nenoliedzami bijis Lielgraudu krusas gads. Jo, lai gan grūti novērtēt ir pašu spilgtāko notikumu laikapstākļos, tomēr 7. augusta Lielgraudu krusa, kas skāra Kurzemi un Zemgali, visādā ziņā ir bijis ievērības cienīgs pasākums, aizēnojot gada sākuma lielo stihiju plūdus Jēkabpilī, un arī finansiāli negaiss un krusa radīja lielākus zaudējumus nekā plūdi. Un te ir aptaujas rezultāti. Protams, tie nepretendē uz kādu absolūtu patiesību un visas sabiedrības viedokļu atspoguļojumu, bet Twitterī jautāja cilvēkiem, kas viņuprāt bija spilgtākais notikums aizejošajā gadā, un no gandrīz 3000 atbilžu redzams, ka pārliecinoši pirmajā vietā ir Lielgraudu krusa. Bet 2023. gadā bija arī citi ievērības cienīgi notikumi. Droši var teikt, daudzi ir aizmirsti jau, pat man pašam ejot cauri visiem notikumiem bija pārsteigums, kā es šo varēju piemirst. Bet sāksim ar īsu kopējo statistiku. Šī gada vidējā temperatūra Latvijā provizoriski, lai gan tur nekāda liela izmaiņa vairs nebūs, 7,9 grādi. Ieliekot to garākā datu rindā, redzam, ka tas nav pats rekords kā daži iepriekšējie gadi, bet tāpat tas kļūst par 3. siltāko gadu, kopš Latvijā veids laikapstākļu novērojums. Jau tas ir gadsimts, un līdz ar to siltākie pēdējā gadsimta 3 gadi ir bijuši pēdējo 4 gadu laikā. Un viens no parametriem, kas parāda, ka mums trūkst augsto periodu, ir gada zemākā temperatūra Latvijā. Redzams, ka lielākajā valsts daļā šogad tā arī nereizi nebija -20 grādus sals, bet lielākais augstums Zosēnos -26,4 grādi. Un interesanti arī, ka šis augstums bija marta sākumā, nevis kalendārās ziemas mēnešos, un to, ka mums augsto ziemu kļūst arvien mazāk, var apliecināt arī tie paši Zosēni. Ziniet, ka Zosēnos bija pēdējie -30 grādi 2012. gadā. Tātad pirms 11 gadiem, pagājušajā gadsimtā, piemēram, 60. un 70. gados, vidēji katra otrā ziema bija ar vismaz -30 grādiem, dažās ziemās -35, -40 grādi. Man liekas, ja tagad uznāktu tāds augstums, tad iestātos tāds mērens haoss, apokalips, jo man tiešām šķiet, ka mūsu saimniecība un tehniskās lietas vairs lielā mērā nav gatavas tādam augstumam. Savukārt, ja paskatāmies 2023. gada augstāko temperatūru, tad tikai Kolkā, kur gandrīz no visām pusēm dzēsēja jūra, nebija 30 grādu. Pārējā Latvijā pat pa vairākiem lāgiem uznāca 30 grādu karstums, un karstākā vieta Bauska ar +34,4 grādiem. Un te arī mazliet klimata pārmaiņu konteksts. Bauskā pagājušajā gadsimtā, kopš 1961. gada, bija tikai viena reize, kad temperatūra sasniedz 34 grādus. Šajā gadsimtā, pēdējo 23 gadu laikā, tā bija jau 4. reize, un šogad Bauska par 0,1 grādu atpalika no sava absolūtā karstuma rekorda. Tik tālu par temperatūras statistiku, bet tagad lielākās stihijas vai lielākie notikumi chronoloģiskā secībā. Janvāris, protams, Jēkabpils plūdi. Netipiski, jo notika janvāra vidū, galvenais iemesls - sala trūkums. Upe decembrī bija aizsalusi pēc Ziemassvētkiem, un janvāra sākumā bija pamatīgi atkušiņi, ledus uzlūza, veidojās ledus sastrēgums, sniegs kusa, gādājot ar vien vairāk ūdeņu. Trūka tikai daži centimetri, lai tos varētu nosaukt par lielākajiem plūdiem Jēkabpils vēsturē. Vēl lielāki bija tikai 1983. gadā, bet toreiz tie bija pavasarī, tādi tradicionāli pavasara pali. Tad pienāca marts, bet pavasaris apgriezienus neuzņēma, bet gluži pretēji. Daudziet marta sākumā tika piedzīvots lielākais sals šajā gadā, Zosēnos jau minētie -26,4 grādi. Un viena no stihijām, kas, manuprāt, daudziem paspējusies piemirst, arī man kaut kā bija padzesus no prāta, spēcīgs sniegputenis, tik spēcīgi puteni, kas paralizē satiksmi, tāda Latvijā tiešām negadās bieži. Un 8. martā Talsu novadā Sabils pusē uz šosejas tika ieputinātas gan vieglās automašīnas, gan kāds autobuss.
Ventspilī putenis pārauga sniega vētrā, ko pavadīja arī zibeņošana. Un lielākajā daļā Latvijas tieši marta pirmajā pusē izveidojās biezākā sniega sega. Un oficiāli visbiezākā izmērīta Cēsu novada Priekuļos, kur tā bija 59 cm. Pēc tam marta vidū strauji kļuva siltāks, temperatūrai sasniedzot pat nepilnus plus 15 grādus. Visā Latvijā sākās gan pavasaris, gan arī kārtējo reizi pali, apludinot pļavas, laukus, ceļus, atsevišķas mājas un pat nelielas apdzīvotas vietas. Daugavas hidroelektrostacija Kaskāde piedzīvoja ļoti ražīgu pavasari. Pusotru mēnesi Kaskādes ražoja gandrīz nepārtrauktu uz pilnu jaudu, un Latvija bija elektrības eksportētājs pusotru mēnesi. Taču pēc ļoti slapjās ziemas un pavasara sākuma sekoja sausuma posms, un tā ir viena no lietām, ko manis rīkotajā aptaujā daļa cilvēku pieminēja kā 2023. gada spilgtāko laikapstākļu notikumu. No aprīļa līdz jūnijam lija ļoti maz, tik maz, ka šis 3 mēnešu periods kļuva par sausāko gada otro ceturksni Latvijas vēsturē. Vienkāršāk sakot, aprīlis, maijs un jūnijas kopā ņemti nekad iepriekš tik sausi nebija bijuši. Un neviens sausums šajos mēnešos, bet brīžiem uznāca arī augstums. Salnas un pat neliels sals. Maijā tika uzstādīti 34, bet jūnijā 6 augstuma rekordi, taču augstiem jūnija sākumam sekoja karstums, un šajā pašā mēnesī pēc tam piedzīvojām 14 karstuma rekordus. Un karstums padarīja sausumu par vēl lielāku problēmu lauksaimniecībā, pieauga meža ugunsgrēku skaits, bet par laimi šogad iztikām bez ļoti lieliem un postošiem meža ugunsgrēkiem. Pavasaris un vasaras sākums tradicionāli ir laiks, kad veidojas vēlnslotes, jeb putekļu virpuļu viesuļi, un tā kā sausais gaiss ir viens no iemesliem, kas veicina šo virpuļu rašanos, šogad bija arī ļoti daudz šo virpuļu viesuļu, daži no kuriem pat radīja neliels postījumus, lai gan parasti tie ir nekaitīgi un tie iznīkst, izsīkst saskaroties ar kādu lielāku šķērsli. Uz jūnija otru pusi sāka parādīties pērkona lietusgāzes, kas bija ļoti lokālas, vietām nesot plūdus, bet ļoti lokāli. Valstī kopumā sausums nemazinājās, burtiski tur, kur lija, īslaicīgi radās plūdi, citviet sausums turpinājās. Tie, kas bija nolīkuši jau laistot dārzus ar skaldību, skatījās uz tām vietām un kadriem no tām vietām, kur līst, bet skaidrs, ka nekas labs jau tādas lietusgāzes nav, jo pēc ilga sausuma perioda, ja šāds lietu strāpa dārzam, tad tur aizskalo visu pāris minūtēs. Jūlijas uz pārējo mēnešu fona bija tāds salīdzinoši normāls, vidējā temperatūra gan bija grādu zem normas, bet jāņem vērā, ka pēdējās 10 gadēs mēs esam pieraduši jau pie krietni siltākiem jūlijiem. Piemēram, pagājušā gadsimta vidū šāds jūlijs tiešām būtu pavisam normāls. Tagad tas likās tāds pavēss. Sāka parādīties arvien biežāk lietus, tomēr daudz vietas sausums joprojām turpinājās arī jūlijā, un tad nāca augusts ar savām stihijām. Biežiem negaisiem, lielgraudu krusu un objektīvi spilgtāko šī gada temperatūras notikumu. Ne tikai šī gada, bet Latvijā vēsturisku rekordu. Nakts pirms lielās krusas Latvijā bija īpaši tveicīga, un Limbažu novada Skultē tā bija karstākā nakts, kāda Latvijā piedzīvota. Temperatūra nenoslīdēja zemāk par 25,6 grādiem. Un te salīdzinājumam iepriekšējais rekords arī relatīvi nesen, 2021. gadā, kad naktī uz 23. jūniju Rīgā nebija augstāks par 24,2 grādiem, un šī ir būtiska nianse. Tā teikt, temperatūrai jau nav grūti noturēties augstā līmenī ap vasaras saulgriežiem, kad nakts ir pavisam īsa, tikai ap 6 stundām. Augustā tā jau ir vairāk nekā 8 stundas gara. Un pēc šīs tveicīgās nakts sekoja arī ļoti karsta diena, 30-33 grādi, un lielā tveica bija viens no lielgraudu krusas rašanās iemesliem. Ak, Dievs! Ejam prom no loga! Logi ārā! Par lielumu, kaut kā šitā. Tā forši tāda, labi smuki rieksti.
Visi pārklāts ar tādu biezu kārtu. Pastieties, kādi mēs esam. Visa raža, viss lupatās. 7. augusta lielās krusas negaiss iztirzāts ir, manuprāt, dikti daudz, tāpēc tikai atgādināšu, ka īsi pirms pusdienlaika negaiss izveidojās Lietuvas ziemeļos, ap pusdienlaiku šķērsoja Zemgales rietumus. Negaiss mākonis Latvijas šķērsoja nepilnu 2 stundu laikā, lielākās vēja brāzmas fiksēja Dobelē 33 m/sekundē, bet lokāli vējš negaiss mākonim varēja būt arī pat krietni stiprāks, skatoties uz postījumiem. Vairāk nekā 40,000 mājsaimniecību bez elektrības, sapostītas ēkas, cietuši mājlopi un savvaļas zvēri. Dažās vietās krusa pat nosita līdz nāvei putnus. Lai arī šis bija spēcīgākais augusta negaiss, turpinoties valdīt Tveicei, bieži veidojās negaiss, un Rīga savu šīs vasaras spēcīgāko negaisu piedzīvoja 18. augustā, tiesa bez postošas krusas, ar ļoti intensīvu zibeņošanu un plūdiem. Lielgraudu krusa vietām līdzīgos negaisos atkārtojās vēl līdz pat 30. augustam, un tādu piedzīvoja 30. augustā vairākas vietas Sēlijā un Latgalē, bet pēdējā negaisu vētra, kas lauza kokus, plosījās 31. augustā. Ar to spēcīgā negaisu sezona gan bija galā. Septembris. Tas šogad turpināja vasaru, un arī to daļa cilvēku manis veidotajā aptaujā pieminēja kā gada nozīmīgāko notikumu laikapstākļos. Tas bija siltākais septembris, kāds Latvijā jebkad piedzīvots. Mēneša vidējā temperatūra bija plus 15,8 grādi, kas ir siltāka nekā normāli jābūt jūnijam. Un arī citviet Eiropā bija līdzīgi. Vairākās valstīs septembris kļuva vispār par vasaras siltāko mēnesi, kas šķiet vispār neiedomājami. Latvijā temperatūra bieži septembrī bija ap 25 grādiem, rekords 13. septembrī, kad Dobelē bija 27,6 grādi, un kopumā septembrī Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu staciju tīklā tika uzstādīti 110 siltuma karstuma rekordi. Oktobris gan vasara beidzot nometa, tā teikt, pa bremzēm, un jau 8. oktobrī vietām uzsniga pirmais slapjais sniegs, un lai gan mēneša sākumā temperatūra vietām vēl paspēja pārsniegt plus 20 grādus, kas oktobrim noteikti nav saucama par raksturīgu temperatūru, mēneša gaitā kļuva vēsāks, un kopumā oktobra vidējā temperatūra jau bija normas robežās, tikai 0,3 grādus siltāks par normu, atšķirībā no septembra, kas bija 3,5 grādus virs normas. 7. oktobrī piedzīvojām spēcīgāko šīs sezonas rudens vētru. Tā visvairāk skāra tieši Rīgu un tās apkārtni. Piemēram, daži Rīgas parki bija slēgti pat vairāk nekā nedēļu, kamēr izzāģēja un savāca nolaustos kokus. Novembris šķiet bez lieliem ekstrēmiem, lai gan temperatūras kontrasti bija lieli. Mēneša sākums vēl ļoti silts un ar siltuma rekordiem, bet valsts svētku nedēļā stabili kļuva augstāks, un 16. novembrī Vidzemē, bet dažās turpmākajās dienās arī pārējā valstī diennakts vidējā temperatūra stabili noslīdēja zem nulles un sākās meteoroloģiskā ziema. Novembra otrā puse un decembra pirmā puse bija ar stabilu ziemu, un alūksnē bez pārtraukuma tā valdīja precīzi mēnesi, sals valdīja precīzi mēnesi. No 16. novembra līdz 16. decembrim temperatūra alūksnē ne brīdi nepakāpās virs nulles. Citviet Latvijā bija pa vidam posmi, kad temperatūra mazliet aizgāja plusos, bet arī šo mēnesi dominēja tomēr sals. Un, lai arī šis periods bija augstāks par klimatisko normu, sals tomēr nebija diži liels, un atkal augstākais mirklis 9. decembrī bija alūksnē ar mīnus 15,7 grādiem, kas tomēr nav saucams par diži lielu augstumu. Tāds 2023. gads, bet par klimata pārmaiņām runājot, kā jau esmu teicis, vienu konkrētu gadījumu, notikumu vai stihiju ar pašreizējām zinātniskajām metodēm lielākoties nevar droši un argumentēti tā pamatot ar klimata pārmaiņām. Bet šīs gads piebēra tādu saujīņu notikumu klāt tam, kas krājas jau pēdējās desmitgadēs. Pirmkārt jau gada vidējā temperatūra, kas jau teicu, ir trešā augstākā pēdējā gadsimta laikā,
Un 3 siltākie gadi, tātad nu pat 2020, 2019 un tagad 2023. Tad vēl no tādiem grūti apstrīdamiem apstākļiem ir šogad piedzīvotā siltākā nakts Latvijas vēsturē ar 25,6 grādiem, siltākais septembris vēsturē un vēl viena lieta, jebkad augstākā temperatūra, kas fiksēta janvārī, un tas notika šī gada 1. janvārī, kad Daugavpilī bija plus 11,1 grāds. Latvijas teritorijā janvāra mēnesī tik augsta temperatūra nekad iepriekš nav bijusi. Un šie ir tādi skaitļi, kas nav iedomājami pagājušā gadsimta klimatā. Latvijā gan nav neviens uztaisījis tādu modeli, bet citās valstīs klimatologi modelē laikapstākļus atpakaļgaitā. Proti mēģina imitēt dažādu notikumu scenārijus, mēģinot saprast, vai kādu retu apstākļu sakritību rezultātā arī vēsākā klimatā, kāds valdīja pagājušajā gadsimtā, šādi ekstrēmi varētu būt iespējami. Mazums dažādas sakritības tomēr atmosfērā gadās. Un šādus rekordus, kādus es pieminēju, esam piedzīvojuši šogad, mēdz saukt par virtuāli neiespējamiem vēsākā pagājušā gadsimta klimatā. Šos konkrētos Latvijas rekordus es tā šobrīd nedrīkstu saukt, jo man nav tehnoloģijas, lai to pierādītu, bet man ir maz šaubu par to. Tendence ir acīm redzama. Arī karstuma un augstuma rekordu attiecība, ja mēs paskatāmies 2023. gadā, tas seko pēdējo gadu pēdās, Latvijā ir fiksēti ap 270 karstuma rekordu un tikai ap 60 augstuma rekordu. Vienkāršot sakot, uz katru ļoti vēsu dienu pretī ir vidēji 5, gandrīz 5 ļoti siltas, neparastas siltas dienas. Tagad uz beigām noderētu pāris vārdu par nākotni, kādas prognozes nākamajam gadam, bet šoreiz labāk neko neteikšu. Gaidīsim, izdzīvosim kopā. Gan jau būs arī kādi nepatīkami brīži, bet joprojām droši varam teikt un arī skatīties nākotnē ar pārliecību, ka dzīvojam vienā no rāmākajām, dabas stihiju ziņā drošākajām vietām uz zemes, un tas, kas bieži mums rada bažas vai satraukumu, tas ir nieks, ja mēs salīdzinām ar to, kādas problēmas ir citur pasaulē, par ko mēs, protams, varam būt bezgalīgi pateicīgi. Tāpēc laimīgi visiem jauno gadu!